brīvi. Sagaidīji ziņas? Jā. Nu, ko? Tev vairs nelaiž pie lielā darbā. Es tālāk, jā, vaksta kājām vērās ar ne? Kādas ziņas bija? Par ko? Eiro. Eiro? Bet baigi nekas neizskatās te uz mazajiem, bet arī nekas tur pa lielam, vai ne? Jā. Gaidīju, ka kaut kas būs? Es tā kā biju domājuši, te pārdod, bet 5 minūtes nekrustojās, kad es vēl biju pie dāta. Tā es izdomājuši, kāpēc tu gribēji pārdot. Tu reku krustojās. Jā. Reku, šitā tu gribēji pārdot, jā? Jā. Bet tev droši vien tā svece nepatika. Nu, man uz 1 minūti tur īsti nepatika. Uz 1 minūti man tā. Šitā te bija domājis. Šitā? Te. Tev ir tarš. Man viņš tur tāds. Šitā gribēji. Bet tev nekrustojās, līdz ar to, tad tu neko, jā? Pasties uz 1 stundu. Tagad tev skatīsim. Izstāstīšu. Kā izstāstīšu, kas mums tad darās uz 1 stundu. Tad uz 1 stundu. Tātad. Nu, man sanāk tā. Šitien te man ir laušana kopā ar interesi. Bet tā svece ir stulba, tev nepatīk, es to zinu. Es to zināju jau pirms es jau. Līdz ar to, tu arī tajā darījumā nebūtu, ja kurā gadījumā iegājas iekšā, jo nav arī īsti, kur normāli izlikt stoplos. Jā, nu šitās te stundas 2, ko es teicu. Tur ir 2 sveces, viena tā, kas ir tā, jā, un tad viena tā mazā. Jā. Man bija mērķis tik lejā līdz te mazajai. Bet tev, kad šitā kā interesi. Jā. Apmēram tur 4 stundu interesi. Nu, īsti nē, nu jā, nu viņš kopā ar 4 stundām. Atkal to nav tas panelis. Nezinu, kur viņš, jā. Kaut ko tīzli. Es nezinu, jo toreiz vēl atkal nav. Es nezinu, kur viņi dabūtu, kur viņi nora, kur kas kaut kā. Tu gribi interešu zonu? Kam tāds triangles tur ir? Nezinu. Es viņu neesmu izmantojuši. Neskatos struktūras laušanas boltu. Struktūras laušanu. Te vispār neredz. Viņam parādīšu. Es viņu ņēmu. Es viņu vispār kā es daru, es jau slinks esmu. Es viņu paņemu šitā tā. Un tad es viņu paņemu un nomainu. Jā, kad es man neredzās. Un tas paņemu vienkārši to krāsu, nomainu atbilstoši. Nu, tikko tad mēs tagad varam zūkt tā. Jā, stundu. Un interesi mēs tad Kur bija pirmā? Kas pirmā? Interesi? Jā. Kā tu šitā Kur ir interesi? Kontrol. Un tad viņš atver vaļā to sadaļu? Nē, es paņemu, es reku uzspiežu līniju un kontroli turot viņš uzliek uz, reku tu var uz astītes, viņš tev liek uz, redzi? Viņš automātiski. Kontroli to parādīs ar tā tabeli, vai ne tā ir cita. Bet labi, kāpēc? Reku, tāpēc es sāku skatīties pārdāt, kur bija struktūras laušana. Es biju interesēts tik lejā līdz turienē, un tad es gaidīju, ka tās 5 minūtes krustosies, viņas nekrustojās. Tad es saku, ja viņš būtu bijis krustojies arī uz 5 minūtēm, šeit būtu gājis iekšā darījumā. Visticamāk, kad es gaidīju, principā, es būtu bijis šitā iekšā darījumā. Tajā minūtē. Jā. Šitā, teikt, profit viens jau būtu. 1/6. Un tad jau skatītos tik lejā līdz tai 1 stundas svecē. Interesē. Neinteresē, bet jā. Tu domāt, ka iet līdz interesē, bet tu droši vien, ja tu iepriekš teici, ka tu arī skaties kaut kādai tuvākā virsotnē.
Jā, un tāpēc es saku, ka te man būtu teikt profit 1. Nu, jā. Apakšā. Jā. Te būtu teikt profit 1 un te būtu teikt profit 2. Jā. Sapratu tevi. Jo te arī uz 1 minūti man patika, kad bija tā kā, man nepatika, kur viņš sāk apstāties šitā vietā, ja, tā kā konsolidācija sākās šitajā te vietiņā, mums bija boksi. Līnija? Nē, vienkārši 4 stūris. Te jau. Kaut kā, kāpēc ne tekstā, taču nav rekord. Nu, šitais ir tā kā tas fletsots, ne flets, bet konsolidācija. Tas ir tā, ja viņa uz vietas tā. Jā, uzgāja uz augšu, nonāca lejā, uznāca apakai, aizgāja lejā. Jā, tas nozīmē. Nu, tāpēc, ka tās 5 minūtes nebija vēl krustojušās. Tāpēc man nepatīk. Viņš krustojās tad, kad es gāju ārā. Jā, jo tu viņam vajadzēja ātrāk krustoties. Bet, zini, kā es ātri reiz tā jautājums ir. Tā, labi, šitien būtu līdz te kalaušana, bet tur ir nozīme te vai šeit zem ķermenis. Zem šeit. Jā, es tikai ķermenis, neskatos uz astēm. Tieši tā. Līdz te. Šitien lauž, un tad tev interešu zona ir... Man bija divas, redz, kur viņš lauž, ir pirmā šeit, otrā šeit. Jā, bet šitā tāpēc, ka viņa ir augstākā. Jā. Bet tu šitā neskaties viņu, vai ne? Nu, tur jau īsti nav struktūra. Tur īsti nav struktūra. Te jau, kur viņš gāja uz augšu, viņš jau lauž šeit. Nu, viņš tad reaģē no turienes. Jā. Nu, respektīvi, šajā gadījumā viņš nāk iekšējā struktūra. Jā. Par cik viņš nav lauzis gan šito, gan to. Jā, nu te viņš sanāk, viņš veidoja savu struktūru. Te sanāca kā, kur nāca augšā, paliek it kā tā 4 stundu interešu zona, bet viņi ir ļoti neglīti. Nu, kur kustējās uz augšu, atkal panāca zemāk pat par šito, un tad lauž šito. Kur uznākat augšā, bet aizskar šito, un tad es gribēju redzēt, lai lauž šito, lai turpina, tā kā skatītos vēl uz leju. Jautājums tev. Šito viņš, te arī teorētiski pieņemsim, to. Iedzies to 4 stundu interešu zonu. To līniju 4 šito? stundu. Šito? Nē, to 1 stundu, to lielo, jā, to dzēs ārā. Tā, to dzēsīšu ārā. To tu var pārvilkt vienkārši. Jā, pārnesīšu. Jo šeit viņš jau skaitās kā stundu klaušana. Tā ir tikai iekšējā. 4 stundu viņš bet tā ir iekšējā, bet iekšējo, jo mēs neskatāmies priekš dažiem. Jā. Mēs skatāmies tikai tad, ja viņš lauž vai nu šito, vai nu šo, un tāpēc arī tu sāki droši vien, ka mēs laužam šito, jau iziet ārpus iekšējās struktūras. Un tad to interesi... Ja šitais augstākais punkts ir 4 stundām interešu zona, kā teikt profits. Jā. 4 stundām, tātad viņam, kā teikt profits. Kā teikt profits, tāpēc, ka augstākā virsotnē tev ir teikt profits. Jā. Bet šitā labi, te viņš lauž, un tad tu liec zem tās sveces, kas iet uz augšu pēdējā. Pēdējā, un šitā jau tā, tu neskaties, viņš nav lauzis, līdz ar to te ir interese, un te ir maziņā iekšējā struktūras laušana, tāpēc arī tu liec to interesi zem šitā. Jo šeit sanāk... Nē, te bija kustība vēlreiz uz augšu. Jo šeit mēs ātri uzlikšu. Jo šī tēna sanāk stundas grafikā laušana, ne struktūras laušana, te. Un tāpēc interesi tev ir šitā kā pirmā, un šitā ir savukārt kā otrā interesi. Jo stundas grafikā viņa nav kā iekšējā struktūra. Kā iekšējā struktūra tas ir 4 stundu grafikā šitais modelis pareizi. 4. Bet tur vispār ir struktūra, uzliekšu 4 stundām. Nav uzliekšu tulītās. Tā. Uz 4 stundām, reku šeit ir. Kur 4 stundām šitais struktūra, tu viņus parādīšu, kur tad te ir struktūras laušana, tas ir numur 1, otrs, tad es pārlieku
Un šitais automāts dzēšās nost. Nē, tāpēc, ka 4 stundām tev ir ārējā struktūra uz augšu. Bet, jo viņam man ir rekuģi, cik. Šito tu skaties? Un šitais līdz ar to pārējā. Pārvilk savu struktūras laušanu. Pareizāk jau pat tāpat nav ārējā, tā ir vēl zina vēl iekšējā. Tad uz 4 stundām sanāk tā, ka tev ir šito es pat neskaitu kā struktūru, tas ir viss 1 stundas ietvaros. Ja mēs skatāmies uz ārējām, kur tev bija te tā kā... Tas. Tā jau 4 stundas šitais jau ir, ne? Jā, tas ir 4 stundas. Jā. Viss teksts. Tur, Reku, te bija 4 stundu interešu zona. Jā. Tad sanāca, ka 4 stundām redz, kur bija iekšējā, jo šitā īsti nav tur struktūras, kur te tā kā pagāja uz augšu un tad lauza viņu. Jā. Es varu tev parādīt to savu domu, kur es būtu gājis iekšā, tagad ņemot vērā šo situāciju. Un tad reku, tev ir 4 stundu interešu zona. Viņš var entās reizes varēs, lai gan šita te viņš jau nav aizskārs, tāpēc, ka viņš jau nebija lauzis vēl neko. Tagad viņš nāk apakaļ uz šito 4 stundu. Bet viņi arī skatās tā kā iekšējā. Šitā ir iekšējā, jā. Nu, respektīvi, tā doma tāda. Viņš sasniedz interesi, hopā, uzreiz es jau domāt jau par pirkšanu. Tālāk tad es eju stundu tā, kus tas tā mums tieši, uz 3. aprīlis, eju uz stundu. Tā, nu lūk, rekur. Kur arī esmu atzīmējis. Viņš tas 4 stundu ir sasniedz. Tālāk izlauza uztaisīja savu stundu. Rekur ir tas stundas. Jā, bet šeit priekš tās stundas laušanas šitā tev bija interešu zona. Tā kā jā. Priekš stunda, jo reku te viņš izlauza, bet šitā nav interesi. Ir abas divas, bet šitā ir pareizākā, tev jau ir tuvākā pirms struktūra. Šitais ir zemākais punkts tev taisa struktūrē. Tuvākais laušanas punktam, respektīvi. Jā. Līdz ar to tā ir kā pirmā interese, un šitā tam ir vienkārši otrā interese. Jā, kur ir iespējamība, ka cena var atnākt apkārt. Bet, lai tu pirktu no 4 stundu interešu zonas, tev vajag 2 reiz redzēt, ka struktūra lauž uz 1 stundu. Bet ne, tas ir tad, ja seja pret trendu. Ne, arī, kā tagad jau tev sanāk tā, ka tu esi uz 4 stundām. Jā. Un 4 stundās, kā mēs tagad skatījāmies, tur jau viņš īsti vēl nav uz 4 stundu. Viņš ir uz to lielo struktūru, bet tev iekšējo vajag 2 reiz redzēt, lai viņš lauž. Vai vismaz 4 stundu iekšējā un 1 stundas laušana uz augšu. Te šajā gadījumā tad ir jebkurā gadījumā jums būtu ok. Jo te tā interese, ok, viņš ir sasniedz. Tālāk ir 2 opcijas, ko es skatos. Viena opcija, kamēr viņš vēl nav lauzis 4 stundu struktūru iekšējo, tad es skatos 2 reizi, lai viņš lauž stundu struktūru. Otrs variants, ja viņš jau paspēja lauzt, pieņemsim 4 stundu, tad es uzreiz pirmajā stundas laušanas struktūrā iekšā uz te pieņemsim, ja šeit bijis tā, ka viņš nonāk lejā uz tām 4 stundām, šeit būtu nonācis tām 4 stundām un lauzis, uzreiz nevis šeit. Tā kā tev, kad bija tā kā ar asti apsties, vai vienkārši viku uztaisīja. Un uztaisīja 1 stundā tur to struktūru tavu. Bet, ja viņš, pieņemsim, šeit atnāk un tad 2 reiz lauž, tad tā 1 stundas interešu zona ir pirkšanai. Un šeit sanāk tā, ka
Redz, kur bija pilnais, nu, tīri teorētiski šito varēja paņemt kā struktūru. Tad ir, kur interešu zona, un tad varētu šeit, un redz, šitā ir tā zona, kas ir otrā struktūras laušana. No otrā viņa sanāk, te pirmo viņš lauž, te rekur otrā, un otrā jau rekur šeit ir. Ne? Nu, šito es īsti neskaitu kā struktūras laušana, jā, un... Bet ne, nu arī šito jau īstas neskaitas tāpat tās, tā kā, nu, šitā man būtu tā kā struktūra. Kā pirmā? Nu, jā, šeit man būtu pirmā struktūras laušana. Bet, ja cena atnāk šeit un tagad tev iedod 2 reizes uz stundu, tad var iet pirkt. Nu jā, tāpēc, ka otrā laušana. Jā, ja uz doto brīdi viņš ir vienkārši konsolidācijā. Jo ir vēl, tāpēc viņš eko lauž 4 stundu struktūru. Jā. Tāpēc es uzreiz jau pie pirmās stundas laušanas varu pirkt viņu. Jā. Bet tev ir jāatnāk līdz te 4 stundu interešu zonai. Līdz šitai. Jā, iekšējā. Tad sap līdz iekšēji, tad man šitais tad ir... Jā, un tagad, ja viņš atnāk līdz šitai 4 stundu interešu zonai iekšējai, tev tā, kur mums ir tā... Kur bija tās, ar ko varēja? Līnijas, ar ko varēja zīmēt. Nē, bez apstājas. Šitā arī nav tā, tad viņa nav. Lausta kaut kāda, kaut kur. Rekur pāt, jā. Sanāk tagad tā, ja viņš tev nonāk līdz šitām 4, rekur ir stundas augšā. Ja mēs viņu laužām, tad šeit ir... Mēs runājam par stundu, jā? Jā. Viņš lauž šito pirmo. Un tad es un pie stundas interesēju iekšā. Nu, ja liek to darījumu. Jā. Jā, un tad reku, tev te būs kaut kur, te man būs bairs. Tu vēl nezini, kur tev te būs, kur tev nonāk lejā, kaut kur te tev būs. Jā, man sāk jānonāk. Jā, bet viņš jau var arī izdarīt šitā. Uztaisīt savu iekšējo. Un lauž šeit. Līdz ar to tad man būs... Tad tev būs, jā, tad nezinām, kur tev būs augš. Jā, sapratā. Vai nu šeit būs, vai viņš uztaisīs pats savu. Jā. Tas, ko mēs vēl nezinām. Jā, tas sapratu. Nu, svarīgākais mums tagad sagaidīt. Jā. Sagaidīt, kad aiziet uz turieni, tad viņš uztaisa stundas laušanu, un tad es redzu, kur man būs ieejas pozīcija. Jā. Un tad tur es jau uzlieku atlikto darījumu. Un kā mērķi, tad es skatos, tad visticamāk šitā visotne. Tā 1 stunda tagad ir atzīmēta, jā, viņš jau var pat nepieskārties tai 4 stundu. Bet tu esi tajā zonā, tur nav neviena tūkšuma uz 4 stundām. Viņš var arī no tās 1 stundas tagad reaģē. Tāpēc katram jums parādīšu, es pareizi saprotu. Parādīšu, vai es pareizi viņā tā, kur tu tā konsolidācijas, kur tu viņā tā nekur. Jo tūkšums man sanāk... Nav, tur viss vienās astēs. Tur viss vienās astēs. Nu labi, tur ir viss vienās astēs. Tuvākais, nu vispār, lai es saprastu opciju par tūkšumu, vēlreiz vienkārši pārjautā. Nav. Tur nav vispār. Tur nav vispār. Tāpēc, ka ir astes. Jā. Nav vispār kaut kāds tuvākais tūkšums. Kur tur skaties? Nē, es vispār saprast, kur vispār, nu, kur var ieraudīt kaut kādu tūkšumu, lai tie ir saprast. Tur ir, kur tev tagad ir pelīti. Starp šito un šito. Astīts. No šejienes ir šejien, nē? Tas mazais iekļups. Šitais. Jā. Nu, labi. Tā, lūks augos smart money koncepts. Šitam nav iekšā tukšuma. Bija kaut kāds indikators, kur tā kā tukšuma bija, bet es tāpat redzu, viņam ir zona zilā, tā kā pirkšanai.
Kur rāda vājš augstākais punkts. Jā, vienkārši viņš rāda arī tā kā tās zonas, bet īsti viņu nevajag, tāpēc, ka viņš neatbilst bieži vien smartmoney. Es tā kā pats kaut kā nepareizi, bet izdomāju. Uz lieliem laikiem vispār bez indikatoriem ir jāstrādā, lai tu redzi tikai struktūras, sveces un viss, vairāk nekā nav. Kā tu redzi to manu darbību šobrīd? Man tāpatās tad likt to no dienas 4 stundu. Kā mājas darbu šobrīd? Vai vēl kaut kas, ko vēl es varu darīt pa lielu? Nē, tev vienkārši ir pie šitā tev jāpieturās un jātais darījumi. Visu, un taisi žurnālu un skaties žurnālā, cik bieži tev nostrādā tās vietas, kur tu esi atradis. Ja nenostrādā, ir jāsaprot, kāpēc, ko tu esi palaidis garām. Kur tā cena iet? Paņemsim nostīsimies tagad mārciņu, paņemsim tā tomjā par to dienu. Vienkārši 2 reizes uzklikšķinē. Man bija vēl jautājums līdzās. Tā ir te augstākais, un tad dienā tā ir iekšējā. Nepareizā svece ir atzīmēta. Blakus tai pa labi bija jābūt atzīmēta. Šitā? Jā. Šitā ir diena, tā te struktūra laušana te, un tad šitais vajadzētu uz iekšējo struktūru, un iekšējo es ar dienas laušanu es neatzīmēju, kamēr nav šitie lausti, vai ne? To es neatzīmēju. Tālāk es eju uz 4 stundu, tad te lauza interese. Tagad tev tās 4 stundu pirkšanas jau ir jādzēš ārā. Tā. Tāpēc, ka tev jau vienreiz līdz dienas interešu zonai aizgāja. Man aizgāja reku šitien. Jā. Man aizgāja reku šeit. Jā. Un pēc tam ir atnācis uz 4 stundas vecs un reaģi. Un pēc tam viņš ir atnācis. Tad šeit cena reaģē no šitās 4 stundu. Es nezinu, kas tev tas dēlī tur ir atzīmēts. Tas ir otrais dēlī. Tāda nav otrā dēlī. Uzliec apkaļ uz dienu. Tā. Tas ir zilais dēlī. Viņam apsversmes. Jā, diezgan. Jā, reku laušana. Reku, bet šitais jau augstākā dienas. Jo man ir šitā viņai jābūt. Jā. Tev jau ir tu. Man tu dzēst ārā. Tā ir, tas nozīmē, tā man būtu pirmā interese uz dienu. Man reku šeit. Te pieņemsim. Nekad te jau pieņemsim. Tu jau esi tagad dienas interešu zonā uz pārdošanu, uzliec apkaļ uz 4 stundām. Tad tev ir jābeidz meklēt darījumu pirkšanai uz 4 stundām. Tad visām interešu zonām priekš pirkšanas ir jābūt izdzēstām. Jā, es tevi saprotu. Tagad man interesē tikai laušana uz leju. Tad šitos te es principā tad arī dzēšu ārā, lai man nejās galva. Man nejās galva, tad viss, kas ir uz pirkšanu, es dzēšu ārā. Jo, kur tā šito es arī dzēšu ārā, tas uz turien. Un tad tās 4 stundas, un viņi nav vēl lauzis neko. Tā, struktūra. Te viss ir gājis tā. Un tas nozīmē... 4 stundu arī izdzēs ārā, kas te tur ir sarkanā apakšā. Jā, to es arī dzēšu ārā. Arī kā es viņu man jau nav uz kurien pārvilkt vēl nav. Un tagad es skatos, kad notiks 4 stundu laušana. Tas ir numur 1. Vai arī otra opcija, kad 2 reizes apsimies, kas man stundas darās. Var gaidīt 2 reizes uz 1 stundu. Uz 1 stundu. Kur viena jau ir tāta līdās. Jā, viena ir lausta. Viena jau man ir lausta. Tālāk tā man pašā ir lausta. Jā. Tā viņa man aiziet uz turien. Pēdējā zaļā. Te neuzliek. Jā, pēdējā zaļā. Tu pietur kontroli, ka tev liek to līniju. Viņš tev lēc viņš tev uz astīts tā. Jā, izveiz tur.
Tad vispār, man liekas, jau ir viens stundas svece. Bet viņš kopiju nav paņēmis. Ja es paņemu to kontroli, viņš neņem jau Nē. kopiju. Ja? Vēlreiz pamēģinu. Tev ir priekš jāuzspiež uz līnijas, un tad tur kontroli. Bet labs. Es tagad, Jā, tad es varu netaisīt kolonu, kur es eju. Kolonu. Tas arī priekš manī. Tad ir. Vienreiz ir lauz, tad es gaidu. Lauzīs otro reizi, tad ir interesi, un tur es eju iekšā. Un provizoriskais tad sanāk tā tuvākā virsotne kaut kur ir šeit. Jā. Nu, priekš tā mērķa jautājums. Nē, tev būs šitā struktūra. Es esmu uzzīmēšu līdzās sātu. Kur tur nav? Tur nebija. Zemāk, kur bija kaut kur pie kastes. Tātad, te jau ir lauziens, ir uztaisīt, tad es gaidu. Kur otru? Bet tur. Lai viņš līdz 1 stundas svecē aiziet. Es sapratu. Bet viņam obligāti līdz interesē aiziet. Jā. Nu, nav jau obligāti, tur arī nevienu tukšumu nav, redz, viņš tik nesmuki kustās. Bet, principā, uz lieliem darījumiem vajag, lai viņš sasniedz to interešu zonu. Respektīvi, ja viņš nesasniedz, tad šitādi, pieņemsim, kā varbūtība. Viņš aiziet šitā nesasniedzot interesi. Viņš var no vidus, jā. Bet tad es varu, tur viņš tev atstās otro, jā. Viņš tev būs iedevis otro laušanu. Jā, tur tu vari iet darījumā iekšā. Kā tu dari? Bet saka, no dienas ir vislabāk redzēt 4 stundu iekšējo laušanu. Un ja viņš uztaisa uz 4 stundām, pieņemsim, ja tu tā aizēji, jau uz 4 stundām viņš tagad uzies augšā un šeit no šitās 4 stundas. Es viņš var nereaģēt no stundas, bet reaģēt no 4 stundu. Nepieskaroties 1 stundas svecē. Un tad, kā tev sanāks 2 struktūras. 4 stundās, īsti šido pa struktūru nesauc, bet, ja viņš uznāk līdz šitai 4 stundas svecei, jo viņš jau var uznākt arī līdz šitai. Un tad tev to 1 stundu visticamāk, kaut gan reku būs 1 stundas stoplos, varbūt arī neizsit ārā. Bet, viņš var uznākt līdz šitam un lauž šito. Un tad nākt apakaļ uz 4 stundu, jā. Un tad šitais mums būs, šitais mums ir kā 4 stundas. Un ja mēs aizējam uz stundu, tad stundai tā būs 2 laušanas. Tātad uznākam augšā, varbūt reaģējam no šitā, laužam redz, kur vēlreiz stundu, un te ir stunda. Tad šis jau ir daudz labāk. Ka tev ir gan 4 stundās viena iekšējā, gan 2 reizes uz 1 stundu iekš tās 4 stundas struktūras. Respektīvi 2 reizes laužu stundu. Jā. Un 1 reizi uz 4. Un 1 reizi uz 4. Jā. Un tad ir lielāka varbūtība. Un tad pat neraugties to, ja es arī neesmu. Labi, tam man jau te būs tuvākais pirmais kaut kāds, te tev būs sels. Jā, jo te ir tā interese. Te ir interese un te ir pirmais sels. Un te jau snāk bezmaz gan uz viens līnijas 4 stundas un stundas interese. Un te viņš ir kā dubultais tāds, kur varu salāt. Ok, sapratu. Tā, jūs tāpatās, jūs tagad ierakst, ko mēs sakam, es vienkārši reizo pārklausos. Jūs katru reizi, kas no jauna klausos kaut ko jaunu. Zelts tātad stundas interešu zonā uz pirkšanu. Tad es skatīsimies tā, zelts. Vēl, ja ko kāds man bija jautājums. Šitie mazie pipļuki, tas jau nav uz dienas kā laušana, ne? Vai tu skaiti, viņi neskaiti, vai ne? Šitais, kur tos atzīmē. Tikai tas arī paliek šobrīd. Un te uz dienas tagad, jo šeit es izskatu tikai variantu uz pirkšanu. Uz pirkšanu, uz bāju.
Kur interešu zona? No dienas tu No dienas skaties tikai skatoties. bāju. Jā, no dienas Viņš skatoties vēl ir nav sasniedzis. bet viņš vēl nav sasniedzis. Pēc 4 stundām un stundu tev ir jāmeklē. Tā, un tagad skatos, sev. paņemsim uz. Nu, protams, nesasniedzis. Bet pagaidām mēs 4 stundām neesam nekur. Un tagad bet šitai skaitās 4 stundu laušana? Vai to arī tu tā kā stundu vairāk definēt? Tas vairāk uz stundu būtu, jā. Tur Tāpēc, tā ka pārāk vispār maziņš. nav, jā, struktūra. Tur vispār 4 stundām tā struktūra praktiski nav. Struktūra sāk veidoties tagad. Nu, lūk. Respektīvi. Tagad, bet šitā jau būtu kā 4 stundu. Vai arī uz jautājumu zīmi tev? Nu, tā man ir atzīmēta zona, jo viņš ir pusē no šī te. Šobrīd, jā, ok. Jo zelts bieži vien no puses reaģē. Jā, nu labi. Respektīvi, šeit interesi ir pafigalējā. Tas nozīmē, ka uz 4 stundām un uz stundas es varu iespēt tikai vienīgi uz seli. Uz seli darījumi. Un līdz ar to tad es attiecīgi. Es tev līdz 4 stundu interešu zonai neaizgāju. Bet līdz interešu zonai, kur viņa nav aizgājusi. Pie augšējās interešu zonas. Jā. Savukārt tagad, ja es skatos, vai man šeit nav, tad es skatos, vai šitai man noteikti būtu, ja būtu lauziens. Nē, sorry. Ja viņš izlaustu šeit, tad jau man tā interešu zona būtu tuvāk. Un tad skatītos to interešu zonu, un tad tā stratēģija. Līdz ar to šitiem te pagaidām nav opcija. Vispār nekā tagad nav. Nu, jo tad konsolidācija saucam droši vien uz 4 stundu grafiku šobrīd. Tur noteikti tāpēc arī pagaidām tur vienīgā interese šeit. Ja viņš lauzīs, ok, tad interese pirmā mums parādās lejā. Un tad es skatos, vai atkal to sasniedz. Vismaz 4 stundu grafikā. Un ja 4 stundu grafikā tas ir sasniegts, tad es skatos stundu grafikā. Vai uz stundu vienreiz lauž vismaz uz leju? Jā, tāpēc, ka ir 4 stundu interesi sasniegt vismaz vienreiz uz leju. Bet, ja nav tā 4 stundu, tad es varu apsvērt iespēju stundu grafikā dubulto. Jā. Un tad es tad varu ieteikšu. Sapratu. Tā. Tad arī tam zeltam uzliek apkārt. Ja viņš tev lauzīs tagad to struktūru, viņš atnāks līdz 4 stundas vecē uz pirkšanu. Ko tad tu darīsi? Ja viņš tagad laužot šito struktūru, viņš atnāk un sāk reaģēt no šitā. Jautājums ir labs. Nu, tu varētu gan. Jā. Tev atkal pastāv iespējami, ka viņš no šitā reaģē un uznāk augšā līdz šitam 4 stundu interešu punktam. Viņš to kas to rastāts? Un te ir konsolidācija. Un tas ir principā tas, ko viņš var izdarīt, ir, kur mums palika, kur mums ir konsolidācija 4 stundām. Jau šitais pēc tam jau vajadzēja kaut konsolidāciju. Jā, ja viņš nonāk lejā šeit, tas ir viss, uznāk šeit, viņš var atnāk lejā līdz šejienē, tad atkal iet augšā. Tā viņš var darīt. Un viņš jau var tad uztaisīt jaunu interesi dienas zonā. Jā. Tad būtu tuvāk. Jā. Tā viņš var uztaisīt jaunu. Šobrīd, zelts vispār ir sarežģīts uz doto brīdi priekš lieliem laikiem, tāpēc, ka šis bija augstākais punkts vispār. Un tu jau nezini, vai viņš turpinās iet vēl augstāk vai nē. Tieši tā. Bet ir piemēri, ka uz maziem laikiem vajag forši tirgojās kāds mums, vai ne? Jā, es vienkārši varbūtības es reaģēju no 1 stundas interešu punktiem. Ja man uz 1 stundas interešu punktu viņš man iedod kaut ko priekš pirkšanas vai pārdošanas uz mazo laiku, tad es arī viņā eju. Bet, zeltam arī jāskatās, cikos notiek. Rītiem es saprotu, ka laikam ir
kurš ir izgājis cauri tai stratēģijai, kad arī tā 7, 6, 7 kaut kur tajā posmā. Jā. Tad man liekas iekšā. Tā. Diena šobrīd mums ir tur, kur viņa ir. Mainītos droši vien šito tu izskatītu variantu, ja izlauž cauri, ka tad būtu dienas laušana vai nē šitā zona. Nu, viņš tā kā ir iekšējā, jā. Struktūra maziņa tur ir, tad tā būtu tā kā iekšējā dienai. Tu viņu skaitīt? Ok. Viņš, nu jā, bet arī. Labi. Bet tā ir iekšējā. Šeit ir atkal ārējās interešu punkts uz pirkšanu. Iekšējā. Es parasti dienai iekšējās neskatos vairāk, pievēršu vairāk uzmanību 4 stundām. Un 4 stundu te ir lauziens. Jā, tā arī iekšējā. Un tā ir iekšējā, tāpēc, kad ir šitā ir augstākā. Jā, bija iepriekšējais, ar ko zemākais, tā ir augstākais tur. Te bija iepriekš, un tagad te izcita. Klausies, bet te jau šitien jābūt, ne? Kā? Jā, šitai būtu. Jā. Bet tev jau ir iekšējā tā ziņā. Bet šitā man ir iekšējā, šitā jau ir ārējā. Jā. Kāpēc tev te svecei bija te jābūt līnijai? Pēdējā uz leju pirms virziena maiņa. Jā. Šitā. Banācis ir ārā un principā tu šobrīd arī tur paliek. Tad tas, ko es šobrīd gaidu, tad sasniedz šito te un tad kā tā ir tas iepriekšējie tie 2 varianti. Un tad ir, ka te ir mērķis uz pirkšanu. Un vēl jau tev ir, kur nav atnācis līdz šitai nemaz. Nu jā, kā var būt, bet tieši tāpēc arī skatos to laušanu pēc. Jā, tieši tā. Vai tikai tāpēc ir vajadzīga tā struktūras laušana, lai tu saproti, ka viņš tomēr neies. Neaizies, jā, ja nav, tad tad tālāk tas pats scenārijs tad būs no šejienes. Kā gaidu 4 stundu laušanu, tas numur 1, un tad stundā eju iekšā uzreiz. Vēl jau kas ir, pat cik tev tu taisīs darījums pārsvarā tikai uz stundu, ņemot vērā, ka šeit tev bija tā struktūras laušana, jā, pārbauksim. Viņš tā lēkā. Un tad interesē... Interešu zona tev bija principā šitā, bet te bija iekšējā un šitais aizvien vēl paliek. Redz uz stundu, šeit sāk veidoties struktūra uz leju. Ja te viņš 2 reiz lauž struktūru uz leju, tad tev tā stunda ir priekš pārdošanas, lai tu tik visai 4 stundas svecē. Nu jā, bet es to varu darīt. Nu jā, vienkārši tev vajag pildīt no žurnāla, lai tu redzi, kur tev ir 4 stundas. Es pagaidām labāk to nevar darīt. Nē, tev vajag, tu seko stundai, seko 4 stundām un stundai. Tad šitādos, jo tikai vadoties no 4 stundu interešu punktiem, tev tie darījumi būs šausmīgi maz. Un te tu var sekot, kur 1 stundas laušana un viņš uzmāc līdz šejienai. Līdz šejienai. Jā, un te bija 2. Un tad reku gandrīz sasniedz interesi, kurš varētu būt. Jā, jo tagad sanāk, kad stundu mums bija rekordu laušana. Vēl nemaz nebija pirkšana, te viņš vēl nelauz nemaz. Jā, tagad tev ir 2 interešu zonas. Tagad man viena mums ir tur. Viena ir te augšā. Jā. Un viena ir tur. Tad ir respektīvi scenārijs kāds. Bet, te tu var likt pārdošanas darījumu, tagad tev 2 reiz lauz struktūru, bet es stipri šaubos, ka viņš uzies tik augšā, te nav tukšuma nekāda, es pieļauju, ka viņš visticamāk atnāks aizpildīs šito tukšumu un uz maziem laikiem iedos ieeju. Bet taču pagaidām neiekšā. Jā. Man galvenā šito ir tik galā. Jā, es tā sapratu. Tas jau man jau pirmais jau būs darījums pret globālo trendu. Tādā ziņā ir dabūt. 1 stundu ies pret dienu un 4 stundu. Jā.
Tieši tā. Tieši tā. Protams, tas tur samazina to varbūtību. Teorētiski. Varbūtība jau viņš nesamazina. Varbūtība jau tev ir, kad viņš nāk lejā uz šito 4 stundu. Vienkārši tas, cik bieži tev viņi izspēlējās, tev jāatpazīst, tu atpazīst šitās vietas, kā viņš izskatās, vai tu tiešām šitādā neglītā gribi vērt darījumu, vai jāapsies, kādas tās sveces ir nesmuks, ja? Uz tādām mazām svecēm, vai tiešām tu gribi vērt vaļā darījums. Tā tālāk, atpazīt tā kā to, šitā svece ir smuka pēc pirmās laušanas, kas bija. Tā zaļā, kas ir uz pārni, jā, tā. Šitā. Jā, redz, tev ir tukšums iekšā tieši. Es atzīmēšu viņam to tukšumu. Tur, kur jā, Tukšums tagad te ir aste. Neskaties uz to, tev vajag skatīties, kura svece ir tā, kurā ir tukšums. Uz leju ejošā svece, kurai nav aizpildīts nekas sānos. Šitais te? Tieši tā. Šitai nav aizpildīts. Jā. Bet tev šitā svece bija smuka, jā? Nē, tev pārdošana jāmeklē, kur tu skaties uz pirkšanu. Kur te... Gadījumā struktūras laušana un interešu zona tagad pirmā. Labi, tūlīt tās. Pārvalda to vienkārši, jā. Vai tā ir kaut kā. Tātad, Tātad laušana. Tālāk... Kur interese? Tieši tā. Interese. Tā. Labi. Interesi viņš sasniedzis. Jā, viņš lauza, viņš atstāja tukšumu, viņš grib smuks 3 sveces lejā. Viņš atnāca uz to tukšumu, respektīvi, un interesi. Un interesi, jā. Un aizgāja droši vien kādām 5 minūšu sveci, kas ir iekštais stundas. Nē, šitajā interešu zonā. Šitie neaizgāja uz 5. Nē, reku tev vēl augstāk uzgāja pēc tam. Reku šitie. Jā, visas tās astas. Viņš aizgāja noteikti kaut kādu 5 minūšu sveci, kas tur ir. Skatīsimies situāciju. Smuka 5 minūtes tukšums, 5 minūtes pa kreisi vēl. Tā bija interešu zona, kur aizpildīt uz stundu. Jā. Viņš uzgāja augšā, pavalsts pa kreisi pasties. Pasties pa kreisi. Rekus tas sniedza gandrīz šito. Kur ir tukšums 5 minūtēm. Šitajā vietā? Jā. Tukšums 5 ir... Šitais jau nav, ne? Tur nē, bet tev ir maziņš ar to vienu šitās vecīt. Rekus šitā te. Tagad, bišķi to, to izdzies ārā. Jā, viņš atnāca uz to interesi uz 5 minūtēm. Ne interesi, bet piedēt tukšumu. Jā, aizpildīja tukšumu. Aizpildīja tukšumu. Viņš aizpildīja tukšumu. Un tad droši vien skatījies struktūras laušanu. Bet arī dubulto gaidīja. Vai vienu to pietika? Te principā ir jāgaida, kad krustojās. Tur tavs ne. Jā, un lauž struktūru ieslēdz tagad to indikātoru. Tev te ir izslēgts viņš vēl. Kur? Reku atstum. Jā, izslēgts. Kur viņš sasniedza to tukšumu. Jā. Tālāk tu skaties, lai parādās vičidais te. Jā, bet, tā cenas kustība, jā, redz, kur ir zemākais punkts 5 minūtēm. Šitā ir iekšējā, tad labāk ir gaidīt laušana. Viņš tur sāk vienkārši konsolidāciju. Jā. Jo, te noteikti tukšums. Tur nav īsti ieejas uz mazo laiku. Uz 1 minūti varbūt es kaut ko būtu atradis pašā augšā, tieši šeit, jā, bet tur visticamāk būtu pa nolēm, mēs viss ārā.
Te sāku to. Jā, atrvēl vēl lietiņu. Tā, te mums. Tā, izslēgšu. Nu, te joprojām sanāk, bet šitā nav kā diena zona, vai to tu vispār nedēļas kaut kā to tu neskaties? Pavalc ārā, nācies tagad zonā. Te sanāk, tad šitā visi dienas ir iekšējās cuktoši. Līdz ar to te palielam, tad tur to variantu vispār, tad tu arī atstāji to dienu kā šeit, vai ne? Jā, man tur arī stāvoja. Un šito tu neskaties, ja kā laušana, un tad interesi Nu, ir iekšēji, tā ir stulbi, tas, ka viņš 2 lauzis iekšējo uz dienu. Jā, neko te, vai ne? Pirmais bija šeit, otrais ir rekord tagad. Pietuvini bija šim, vai tur reiz ķermeņš. Tad pirmais bija... Tad ir šitien laušana? Ne? Nu, kopā ar tu šitais ir zemākais Tad to patās kopā, jā. Nu, labi, tā ir viena laušana, un te laušana uz augšu. Nu, vai tad to neskat? Nu, labi, iekšējā, bet... Nu, tad paņem... Bultiņu. Nevis bultiņu, bet te, kur ir otiņu. Kur ir mīlatiņu. Tev ir tas zīmols kaut kā. Jā. Un tā atzīmē tā augstākais, zemākais, augstākais, zemākais. Te. Ko te ir teņš, nu īsti nav, apagreku vai jā, tas jā. Tagad tas punkts ir. Kontrol Z vienkārši spēj. Tiņš, un te rekotēja laušana. Ne. Kur tev... Nu, augstākais, zemākais ir, reku šeit ir. Te vēl zemāk. Kur ir iepriekšējais augstākais? Reku šeit. Nu, jā. Reku šitien te, un tagad ir... Tad, kad viņš aizgāja zem šitais palika augstākais. Tas palika kā augstākais, bet šito te viņš lauzis. Nu jā, 2 reiz dienas iekšējo. 2 reiz, jo taču sanāk, ka šitā... Tā te sanāk. Jā. Bet viņš reaģē tagad no tās. Viņš reaģē no tās intereses. Tad ir jautājums, tad viņš lauzīs šito vai nelauzīs šito. Šito te? Jā, to iepriekšējo augstāko. Vai viņš reaģēs no šitā un turpinās iet uz leju, nezinu, uz kuriem. Jā, es tā saprotu. Un līdz ar to, tad šitais tam uzreiz ir automātiski bairs. Šeit ir bairs pirkšana uz dienu, skatos pirkšanu uz 4, pirkšanu, paņemsim sakties. Jā, bet šeit es nepirku tālāk pa šeien. Nu jā, jo tu nezini. Tāpēc mums sasniedz tu interesi un tu nezini, ko darīt tālāk. Es gaidu 4 stundām laušanu uz leju, ir bijuši 2 iekšējās uz leju uz dienu. Jā, es tevi sapratu. Un tad... Tev te bija dienas jāatzīmē šitajā. Dienu. Piezūmo klāt. Tas sanāks 2 zonas, es vēl šito pirmo arī atzīmētu, tur ir rasta, tur viss tukšumi ir aizpildīti, arī uz mazajiem laikiem rekrutēji lielais tukšums. No šejienes uz šeit, ko šitais tukšums. Jā, es atzīmētu šitos. Viņš ir tukšums, viņš principā sasniedz. Nu, viņš ir tikai sasniedz, viņš jau nav aizpildīts. Viņš nav aizpildīts. Bet labi. Tad es principā gaidu pirkšanu ar tādu domu, ka šito viņš varētu sasniegt. Un tāpēc tad es eju 4. Ne, to tu neuzliek 2 dienas interešu zonu. Tā. Dienas 2. Tur 2 sveces interešu zonu. Ir šitā. Es te viss aizpildīts. Te ir tukšums šitā.
pēdējā zaļā svece, kas gāja uz augšu. Jā, tā būs interešu Un zona otrā. tāpēc, ka šitien sit cauri viņu? Nē, reku, šitā pats svece bija uzgājis augšā. Un Viņš viņa... ir aizpildījis pilnīgi viss tukšums, kas tur bija. Un tas nozīmē, ko tad es Nu, te kur lieku? tev ir abas divas. Viņš var tāpat uznākt līdz viņam, bet principā arī tā tev ir divas interešu zonas. Tad ir šitā kā Jā. interešu zona. Ok. Tev uz 1 stundu, pēc kaut kas uz pārdošanu ir jau Es... bijis. Tā. Un tad skatos tā, un tad es eju te. Jā, nu tur viss bija pareizi, jā. 4 stundu, kur pirmais Jā. lauziens. Iekšējā. Nu, tā kā nonāc lejā, tev stundu bija jāskatās pirkšana. Jā, un vēl jau vairāk viņš var sasniedz 4 stundu. Nu, jā, nu, tad tev bija jāmeklē pirkšana. Tad man Nu, tev bija tur? Rekur, un tad te, bet, ok, rekur šitien te man ir pirkšana. Stundu tev kas ir jādara. Jā, laušana. laušu struktūru. Tālītās, es tīšos, kādu bultiņu. Tā tad 4 stundās izlauž, stundas laušana. Šito es varu traktēt? Jā. Kā hopā, tad tālāk. Nu šeit ir perfektajā ieiešana, rekur te darījums. Bet... Nekur perfekti sanāk. Šitais. Man būtu tās abas divas intereses. Arī šitā? Jā. Es, ja pieņemsim, es uz stundu, ja es būtu taisījis darījumu, es būtu taisījis to. Šitien te, tad tā kā ar to 8 viņš aiziet? Jā. Nē, uz sarkano. Tev sarkanā svece jāskatās pēc pirkšanas. Jā, bet viņš jau rekur sasniedz, pirmais kārtām viņš jau sasniedz 4 stundu interesi. Jā. Un tad tālāk es skatos laušanu stundu. Jā, un tās rekur šeit notiek. sveces, tur ir 2 stundas sveces. Šitien arī to mazo, šito skaties kā laušanu? Tur, bet te. Šitien? Jā. Tev nav tukšuma atkal, tāpat kā uz dienu, kad tev bija redz, tev viss ir aizpildīts. Pirms struktūras laušanas. Un te viņš lauza, rekur te šito sveci, viņš lauza struktūru, jā. Un rekur tev paliek vēl pēdējā. Šitā? Sarkanā, jā. Tā man būtu otrs interešu zona. Ja viņš lauž šitien, tad es... Man būtu darījums. Position. Darījums būtu šitā te. Stop loss. Tur tu būtu gājis. Jā. Tev šitās sveces. Tāpēc tā ir tuvākā laušana. Nu, tāpēc te ir viss aizpildīts. Šitā ir tehniski, šitā ir pareizākā. Bet priekš manis viņa ir stipri pa lielu. Nu, stoplošs šeit būtu, tas gājiens viņam būtu, jā, te gandrīz būtu izsis, un viņi var izsist ārā, un te viņš būtu pieskāries, viņš pieskārās, jā, bet, pieņemsim, ja šitā aste nebūtu līdz ar šito vietu aptuveni plus mīnus, es noteikti šitā neliktu. Nu, ja šeit nebūtu aizpildīts, un šeit būtu, pieņemsim, tukšums, nebūtu šitā astīte, jā, tad es noteikti nebūtu licis uz viņu, vai arī es būtu vienkārši samazinājis risku, un man būtu 2 pendingi, man būtu gan uz šitā. Bet tā, principā, darījums tāds, un kur ir, teikt, profit 1 priekš manis. Tā viņš treņu lauza. Tā, tas ir pirmais. Un... Es arī varu skatīties, kurš var tad darījumā iet, bet man atkal jāgaida, kad viņš sasniedz to interesi un tad atkal. Kā lauž, tad sasniedz, bet tu vari skatīties tālāk, ja atkal lauž interesi, tas ir tas, kas tev ir
kur tu sapratīsi, šeit tev jāsako līdz, kad ir nākamā 4 stundu laušana, jā, pieņemsim, nu šitais būs augstākais punkts, šitā ir 4 stundi. Tas arī uz 4 stundām tev ir vēlams atzīmēt tās struktūras laušanas līnijas, lai tu zini, kad cēna ir aizgājusi arī līdz 4 stundām, nevis sekojot tikai vienkārši tai tā ir? Nē, tā nav. Tā ir šeit. Un te būs šitā būt 4 stundu atkal. Tā kā viņš lauž, jā. Šeit viņš pat nelauza. Jā, nav lauzas. Un te tuvākais ir te, un līdz ar to tad... Šeit atkal, nu jā, te tuvākais šitais būs 4 stundu, šitā. Šitā. Pēdējā, kas šeit uz labu. Viņš atpakaļ vispār nenāk. Jā. Bet tev, viņas saka, ka tu stundu ieeji, nu, tu vari skatīties pirkšanas, kamēr tu esi ticis līdz tai struktūras laušanai. Nu, tu esi ticis te, redz, kas notiek, tālāk, pieņemsim, tev bija stundas, jā, nu, mēs tā kā lauzām te, lejā viņš nenonāca, lauza atkal te. Tā kā šitā ir nākamā, redz, kur ir interešu zona nākamā. Kur te viņš ar tvārstu palēnu. Jā. Nu, šeit tev var atlikt to, un tad, bet stoplos tu baigi, nu vai nu šitien zem tās sveces sanāk stoplos. Stoplos zem sveces, jā. Zem sarkanās sveces. Nu, šeit tas zemākais punkts šitajā vietā. Nu, un atkal tu ej līdz tai struktūras laušanai, bet, nu, tā struktūras laušana, nu, ir 1:2 ir. Principā šitā jau. Te bija augstākais punkts, 1:2 ir. Nu, un tālāk jau, nu, kad te viņš uzgāja, tu redzi, atnāca līdz šitai. Nelauza, bet, nu, nezinu, viņš te pamuļājās, pagāja apakaļ lejā, ko viņš izdarīja, aizpildīja tukšums. Tukšums sanāk no šejienes līdz šejienes. Jā, redzi? Atnāca, aizpildīja tukšumu, atkal sāk iet uz augšu, bet šeit pēc tam vispār nebija darījuma vairāk. Tur vienkārši nav tevi jāsagaida, ka viņš lauž uz tām 4 stundām un atkal uztais, tad ir 4 stundu interešu zona. Un tad, kad viņš ir lauzis, nu, uz stundu var skatīties pārdošanas. Šeit nekā nav. Nav neviens struktūra bijusi, kur pārdot. Nu, ka tev ir pirmā. Jā, tāpēc teicu, ka tev bija pirmā. Redz, kad viņš lauza te, ka tev jau bija darījums, tu nebija uztaisījis. Jā. Un tā ir profita neatlika šitā virsā. Tur viss nāk varbūt 1:2, vai ne? Nu, tev vispār jāskatās, vai tu sākumā labāk skaties tās struktūras atpakš, vienkārši ej, un tad tu redzi, un pēc tam tu var salīdzināt, pieņemsim, tev darījums gandrīz ir sasniedzis, teikt, profit, bet pēc tam ir aizgājis apakaļ, un tad tu vari salīdzināt, ja būtu gājis 1:2 tieši, ja, tad viņš būtu izpildījies, tur neaizgāja. Tagad tev ir nākamā struktūras laušana, un principā tev būtu bijis jābūt tagad jau nākamajā darījumā. Rekur te jau būtu interesi. Un tu jau būtu tagad darījumā. Jā, tas būtu jau darījumā, jo rekur te jau būtu jau interesi viņam. Hopā, un arī ar mērķi šeit. Nu labi, 1:2, bet tad es liktu virs šitās virsotnes, un tad tam man būtu. Nu, tev uz zaļās jāliek sveces, tu skaties tā, lai tev viņš uz to zaļo sveci. Izdzēs ārā. Es ārā, un es uzūšu. Struktūras laušana. Pārvalc vienkārši gan interešu zonu, gan struktūras laušanu. Tā. Priekšstruktūras laušana, jā. Rekur lauž. Kur ir interešu zona 1 stunda. Rekur ir
šeit, un līdz ar to te viņš ir sasniedzis. Nu jā, te jābūt darījumam. Un te jābūt darījumam. Jā, spiedvirsū. Būs īsti. Tā, un te jābūt ir darījumam. Tā līnija tā nav precīzi uzsvecis, bet nu jā. Jā, no zemes, kurš. Kontrolē, kā pietur, ka tu valds savu līniju. Bet, nu. Tā, un, jo es skatītā, zin kā, es drīz paņemu tā. Tad taču ir tā līnija. Jā. Strīpaina. Nu, kreči te būtu, bet es ņemtu 1/2. Jā. Un tomēr. Un šitos nesaprotu, varbūt vari pateikt, ja es pieņemsim te uzlieku, pieņemsim stop loss, es nevaru uzliekt tā, ka viņš automātiski arī parādās 1/2, ņemot vērā stop lossu šito te augstumu. Domā, automātiski kaut kā viņam varētu, tu vari saglabāt viņu templētā. Kaut kā viņam varēja, es neatceros. Nākamā lieta, šito te kopā ar interešu zonas ar kādu templu var uztaisīt. Kad pēc tam es paņemu ātro kaut kādu. Pagad, nē, šitam tu templēt 1/2 nevarēs uztaisīt, tāpēc, kad stoplos jau tu katram darījumam savādāk maini. Nu, es mainu, jā, bet es atbilstoši tam, kad es te ielieku, pieņemsim šitiem, te viņš automātiski uzliek divreiz lielāku. Tā viņam jo sadāk, es neizprotu, te ir divreiz lielāks par šito vai nav, vai pēc kā, tad es te varu... Rekord tev risk reward ratio 2,3. Tas ir tas. Jā, divnieks būs 1/2. Risk reward. Tagad es sapratu. Taču, jā. Rekord, šitas. Jā. Paldies, tas jau man jau daudz ir. Es tevi sapratu, tas. Un šitam templu arī tev ir? Visiem man ir templēt, jā. Kā, jo es viņu atsevišķus tā kā redzu kaut kā, bet kā es kopā šo līniju viņu atdabot? Nē, man viņam pagaida. Viņš tā nav. Nē. Te bija settingos jāizlabo. Nā, sapratu tagad. Jā. Un te tu izvēli, kur tu varēji izvēlēties tekstā. Tekstā liels, te ir neko apakša, middle stops, centrā vai kā kreisi vai pa labi. Tad arī samazināt, palielināt, tad viņš arī tur neaizdegs kaut kur. Jā, redz, ka tev viņš rādās te. Es parasti lieku šita malā. Tajā malā, bet tā, tagad tu saglabā template. Nē, saglabāsim pa virsu. Save. Tā tu var visiem, jā. Jā, sapratu. Un tad es... Tu uzliec līniju, uzspied templēt, izvēlies sveci un... Un tad viņš automātiski. Nu jā, es to pieņemsim tādu... Uzliksim te to sveci, templēts. 4H bīts ir, bet to varēs parādīt. Jā. Nu tā, tagad šito te es visu sasmaziņošu. Šito te vēlreiz pārklausīšos. Visu, ko mēs šodien esam, kas man ir darbs, jau būs jau, man liekas, šitām dienām vēlreiz visam iziet cauri. Es teiktu, ka šitais neizspēlēsies. Šitais izskatīs ārā. Nā, ka viņš ies uz leju? Ka viņš ies uz augšu. Ka viņš ies uz augšu uz interesi? Jā, es tev uz dienu arī pieņemsim. Es šitā te astītā aizpildīju šito dienu. Mēs diezgan impulsīvi stumjam to cēnu augšā. Un dienas interešu zona mums ir šeit. Sanāk tagad tā, ka tu ar 1 stundu mēģini tik līdz 4 stundām, lai ar 4 stundām stundu līdz dienai. Un diena tomēr ir spēcīgāka, jā, te tā kā viņš līdz 4 stundām var neatnākt. Viņš var vienkārši turpināt stumt augšā. Un šeit jau... Viņš aiziet uz Nē, viņš var, jā, varbūtība ir. Jā, tas spēcīgāk no turienes. Bet šeit, pieņemsim segmentādi, principā sanāca tā, ka šeit bija neliela konsolidācija. Uz cik ilgu laiku mēs te tusējām pa šito vietu. Tā kā lauza, jā, bet redz, tagad viņš turpina stumt uz augšu. Jā, īsti pirkšanas zonas te nebija. Ja viņš tagad lauzīs šito,
Tad tas darījums izkrīt. Tad Tad viņš tev zanāk interešu šitam zonas. pakartē, kā interesi arī, ne? Tā vairs nav. Šitā jau te viss spēlējās. Pēc tās struktūras laušanas pirmās. Šitā izspēlējās, tāpēc, ka kur šito lauza šito Nu, struktūru. tev bija šitā struktūra lausta, un ka tev bija interešu zona, Jā. kuras teica pirmais darījums. Jā, nu jā. Bet ir otrais, šito tu vairs neskaties. Jā, tieši tā mēs. Jā. Tev jāatcerās tas, ka, ja tu skaties uz stundu, pa kreisi uz malu neskaties vispār. Stundā Uz to, kas ir tieši, bijis. jā. To, kas ir bijis, tev interesē, jā, ir aizpildījis, jā, vot šito zonu tu var skatīties. Ja viņš ir bijis aizpildījis un tev te jau ir bijis darījums, tev šitais vairs neinteresē, kā vispār viņa nav interešu zona. Tev vienīgais, kas tev interesē, vai viņš viņu lauzīs šeit vai nelauzīs, vai turpinās iet uz augšu. Nu, es teiktu, ka visticamāk jau, ka viņš ies uz augšu, bet, nu, kas to lai zina, viņš var nonākt uz te 4 stundām. Nu, respektīvi, tu pat ja viņš uztais tā dubulto stundas laušanu, tu neieti darījumā. Bet viņš jau tev nav interešu zonā uz pārdošanu. Viņš nav interešu zonā uz pārdošanu. Viņam bija jauns augstākais punkts 4 stundām, tā nav interešu zona, tā ir iespējamība, ka cena atnāk apkārt uz 4 stundē. Bet tā jau, nu... Jo vienkārši tu teici, nu, ja gadījumā kas var par to trendu iet, bet tā ir laušanai. Es saku, tas ir tas, ko tu gribi redzēt, cik bieži tev viņi izspēlējās, cik bieži nē. Jo bieži vien ir tā, ka tā 1 stundas struktūras laušana izspēlēs, un viņš uzreiz aiziet līdz 4 stundu, un tu divas reizes neesmu dabūjis. Ļoti labi. Halleluja, tad es gaidu uz pirkšanu. Nu jā, vienkārši tas, kad tu dabū gaidīt. Jautājums, jā, nu tad tu redzi, cik bieži tev izspēlēs. Tad 2 reizes varbūt, ka tu var skatīties 1 struktūras laušanu un te ir 1 struktūras laušana, jā. Vienkārši tikt līdz tām interešu zonām, kur tu redzi, tev, piņasim, ir dienas un 4 stundu interešu zonas, un tu redzi struktūras laušanas uz stundu, tu ejos darījumos. Un tu vienkārši žurnālā pēc tam redzēsi, šeit, piņasim, bija 4 stundu jauns augstākais punkts. 2 reizes struktūru laušanu reti, kad sagaidi, jā. Nu, tu vari izsacināt 1 struktūras laušanu biežāk sagaidi un tad aiziet, jā, vai neaiziet vispār. Vienkārši tas ir tas, ko, jo parasti jau, kāpēc šajās interešu zonās vajag redzēt 2 struktūras laušanas? Tāpēc, ka bieži vien šajās interešu zonās lielajos laikos ir konsolidācija. Cena tev ir veikusi to lielo gājienu, un viņi ir apstājās tajā brīdī. Un uz stundu viņš tev var tur ļurkāties ilgu laiku, un tāpēc ir tas, ka tā 4 stundu iekšējā struktūra daudz ko nosaka. Ka tu esi ticis līdz tai zonai, ja, un tev ir, tev vislabākais ir tas, ko redzēt, ka tev ir 4 stundu uztais iekšējo, lauž viņu, atnāk apkārt uz 4 stundām, un tev ir bijusi jau uz stundu, un vēl dabū otru stundu tev kopā, jā. Tas ir pats labākais, ko var dabūt. Ok, es domāju, ka šitais jau man būs gana.